Čau, veiksim pilnu ķermeņa treniņu ar savu ķermeņa svaru. Minūte darbs, 15 sekundes atpūta. Sākam ar skvatiem, jeb pietupieniem, un virzam sēžas zonu lejā, sajūtot slodzi kvadricepsos un sēžas zonā. Ķermeņa augšdaļu turi maksimāli taisnu, nepieliecies pārāk ļoti uz priekšu un augšā celies no papēžiem. Elpo, minūte darbs un 15 sekundes atpūta. Ja iespējams, tagad vasaras laikā pildi treniņu ārā. Ja sezonā nav siltais laiks, tad šo var pildīt arī iekšā. Vienīgais, kas būs nepieciešams, ir paklājiņš. Vai arī tas var būt kāds mīksts pamats. Un turpinām. Augšā no papēžiem, augšā nopļojam iegurni un elpojam. Nesasprindzinījiet sprandas zonu, lai galva būtu muguras turpinājums. Pārāk ļoti neliec galvu uz atpakaļ. Un vēl. Un atpūtīsimies 15 sekundes. Pēc atpūtas pauzes atkārtojam līdzīgu uzdevumu, tikai esot lejā, mēs pacelsim papēžus vienu pēc otra augšā, targetējot ikrus. Sagatavojamies un aiziet. Lejā skvats, paceļam pa vienai kājai augšā uz pirkstgala. Viena kāja, papēdis augšā un pieceļamies no papēžiem, nopaļojot iegurni. Noejam lejā skvatā, papēdis augšā un mēs pieceļamies atpakaļ. Minūti strādājam. Un neaizmirst elpot. Sajūt slodzi kvadricepsos un sēžā, un arī muguras lejasdaļa varētu būt jūtama. Tomēr atceries, ka ir jākontrolē korsete, lai mēs kvalitatīvi, tehniski izpildītu vingrinājumu. Ejam lejā, papēdis un augšā atpakaļ. Vēl, turpinām. Un augšā. Treniņa laikā vadies pēc manas balss, es teikšu, kad vingrinājumu apturēt, kad atpūsties un kad atkal sākt. Un augšā, atpūtas pauze. Atpūšamies un sagatavojamies nākamajam vingrinājumam, kurā mēs targetēsim korseti, ejot lejā lāču pastaigā līdz plankam un caur sānu pievelkam celi pie elkoņa. Un uzējam atpakaļ augšā. Ejam lejā. Cēlis caur sānu, aiziet pie elkoņa un mēs uzceļamies augšā. Ejot lejā, ar rokām un nākot augšā, mēs nekustinam gurnus, bet maksimāli kontrolējam korseti un gurnu zonu, lai tie negrozās. Tādā veidā vingrinājums tiek izpildīts kvalitatīvi. Augšā nākot arī nāc ar taisnu muguru, izspiežot sevi augšā ar plaukstām. Turpinām. Lejā caur smukā plankā, caur sāniņu. Kāja ir atvērta. Ja mēs tā kā laižam vaļēji uz sānu celi, pieskaroties maksimāli tuvinot elkonim. Nav obligāti jāpieskarās, bet mēs maksimāli tuvinam, jūtot, kā strādā korsets šeit. Un ejam augšā. Atpūtas, pauzīte, paliek jau silti. Vajadzētu būt, ka ķermenis jau sāk pamazām iesilt, un mēs atkārtosim šo pašu vingrinājumu vēl vienu reizi. Pēc 3, 2, 1, aiziet. Ejam lejā, caur sānu pievelkam un turpinām. Nopaļojot iegurni. Atkārtojam. Lejā. Smūgs planks, izspiežam sev prom no plaukstām, tā lai mēs neiekrītam plecos un galva ir muguras turpinājums. Turpinām vēl. Un augšā smuki caur taisnu muguriņu virzot gurnus uz atpakaļu. Uzspiežam sev augšā, atceries, kontrolē gurnus. Un no stingra planka tikai tad mēs pievelkam kāju uz sāniem pie elkoņa. Un augšā atpūtas pauze 15 sekundes. Sagatavojamies mazliet pacelt pulsiņu augšā.
Un iesim jumping jackā. 2 reiz jumping jacks, lejā squat un box. Squat un box, jumping jacks. Un lejā uz pietupiena un izsitām dūres. Tādā kā sitienā tomēr atceries, ka mēs strādājam ar visu plecu, ja? Tikai un stingri kontrolēt arī ar korseti. Korsetes zonu. Bet tas sitiens nav tāda viegla dūres izmešana, bet ka mēs jūtam, ka arī tas nāk pat no gurniem un no korsetes. Un lejā skaties, turi savu tempu, nedar sev pāri, bet paspied arī sev ārpus komforta zonas. Un augšā jumping jacks 2 reiz, squat, box, squat un box. Augšā. Un lejā nākam augšā arī kvalitatīvā skvātā no papēžiem. Lejā un sajūtam caur plecu sitienu. Un atpūtas pauzīt. Treniņa laikā droši var padzerties, ja vēlies maziem malciņiem. Un mēs atkārtosim šo pašu vingrinājumu pēc 5, 4, 3, 2, aiziet. Un lejā skvatā, boks, jumping jacks, un lejā izsitām, Super, turpinām. Un vēl augšā, lejā, jumping jacks, lejā, boks, jumping jacks, un skvatā, boks, squat, boks. Atvieglotajā versijā var arī nelekt, bet pāri kāju pa vienai vērst uz āru un rokas cilāt uz augšu. Un lejā, boks. Turpinām. Jumping jackos un squat, boks. Super, turpinām. Labi, atpūtas pauze. Ievelkam elpu un ieņemam pozīciju uz sāna, balstā uz gurna un uz elkoņa. Un kājas ir 90 grādos, mēs atcelsim gurnus un atvērsim ceļus, turot pēdas kopā. Mēs izvirzam augšā, ceļi nāk vaļā un naba turās uz iekšu un uz augšu. Mēs strādājam pie korsetes un arī pie sēžas. Ja ir pārāk grūti atceļot arī ceļus atverot vaļā, tad mēs paceļam tikai gurnu augšā, neatverot ceļus. Ja, tāda jau advancētāka versija, ka mēs atceļoties augšā, turam pēdas kopā un atveram celīšus. Augšā un lejā. Turpinām. Neiekrīt elkonī un plecā. Izspied elkoni prom no zemes un atceries, ka galva ir muguras turpinājums, turam to maksimāli taisni. Gurni ir vairāk uz priekšu, mēs neizliecam muguru un naba ir uz iekšu un uz augšu. Atceļam, lejā varētu būt, ka sāk just, ka plecs sāk mazliet svilt un atpūtas pauza. Nomainām puses. Un ieņemam pozīciju balstā uz elkoņa. Elkonim ir jābūt zem pleca, kājas ir apmēram 90 grādos celīši nāk uz priekšu. Un mēs atceļam augšā un roka var būt uz sāna. Turpinām un atceries elpot. Izspied sev prom no zemes, lai neiekristu plecā. Un augšā. Nezaudējam kvalitāti, ja nepieciešams paņem 3 sekundes pauzi, atpūtini plecu un tad turpini. Un vēl. Turpinām. Labi. Mēs vēl turpinām. Un augšā uz izelpu paceļam gurnus un atveram celīšus. Un atpūtas pauze. Jau paliek vēl siltāk, tā vajadzētu būt.
Un atkārtosim šo pašu vingrinājumu vēl vienu reizi. Aiziet! No paklaiņa balstā uz elkoņa, atceļam gurnus un atveram ceļus. Jūti līdzi savai sagatavotībai un ķermenim un skaties, vari arī atcelt gurniņus bez ceļu atvēršanas. Un vēl turpinām. Ļoti labi. Augšā. Uz izelpu augšā. Turam. Super. Un vēl augšā. Labi, mainām puses. Balstā uz elkoņa, kājas maksimāli, lai būtu uz 90 grādiem, un sākam augšā, atceļam gurniņu. Naba ir uz iekšu un uz augšu. Atceries, šeit strādā korsete, tāpēc korsete arī ir kontrolēta. Mēs neesam atslābinātā ķermenī, bet mēs kontrolējam gan korsetes zonu, gan iegurnis ir viegli savākts un nopaļojot. Mums elkonis ir zem pleca, īsti spiests prom no zemes, galva ir muguras turpinājums, un mēs, protams, kā elpojam. Un augšā atceļam. Super, turam. Varētu būt, ka plecs mazliet uzsvilst. Tas ir ok, lai viņš svilst. Un augšā. Super, atpūtas pauze. Ceļamies augšā. Un veiksim izklupienu uz aizmuguri un pa diagonāli. Sākam ar labo kāju. Vai kreiso. Es sāku šeit ar kreiso. Skaties, kā tu jūties ērtāk, bet mēs jau sākam. Izklupiens uz aizmuguri un pa diagonāli. Izklupienā mēs arī turam balsta kājai celi, lai tas neietu pāri pirkstgalam. Izklupienu veicam. Atstatus vienai kājai no otras krustojās tikai tajā brīdī, tad, kad tā aiziet pa diagonāli. Tad, kad mēs liekam uz atpakaļu, tad mēs kontrolējam, lai kāja neietu traki diagonāli vai pārāk tuvu kopā. Jā, vajadzētu būt, ka starp pēdām varētu ielikt vēl vienu pēdu, un tad mēs veicam to izklupienu uz aizmuguri. Un piedomājam pie tā, lai tiešām ir izklupiens, un celis arī durās grīdā, nepieskaroties grīdai, bet ar domu, ka tas durās grīdā. Jā, mēs tikai nepastiepjam kāju mazliet uz apakaļ, bet tiešām taisām, lai būtu tā kā izklupiens. Un augšā mēs kā vienmēr nopaļojam iegurnīti. Atpūtas pauze 15 sekundes un iesim ar otru kāju. Aiziet. Un izklupiens uz atpakaļu un pa diagonāli. Mēs laižam lejā. Turam ceļus stingrus, lai celis balsta kājai neiet uz iekšu. Un turpinām uz aizmuguri pa diagonāli. Super! Augšā nopaļojam iegurni. Slodzi jūtam kvadricepsā un sēžā. Šeit arī tā kā mēs kāju virzām pa diagonāli, atpūtas pauzīte. Atpušamies un taisīsim vēl otro reizi. Tā kā mēs taisam diagonāli, tad mums arī strādā kājas iekšpus, jeb slaidais un drēbnieku muskulis. Sagatavojamies un atkārtosim ar kreiso kāju izklupiens, taisni,
un pa diagonāli. Super, turpinām. Un diagonāli. Malacis, ļoti labi, ja vajadzīgs, paņem mazu atpūtas pauzīti, 3 sekundes un turpini. Rokas var būt uz sāniem vai rokas var kustēties brīvi līdzi. Elpojam, atpakaļ un pa diagonāli. Vēl, turpinām. Un diagonāli. Atpūtas pauze. Super! Un sagatavojamies nākamajam vingrinājumam. Pirms nākamā vingrinājuma, mīļie, mums ir otra kāja palikusi. Ar izklupienu labajā kājā uz atpakaļu un pa diagonāli. Jā, tas pats vingrinājums otrai kājai, arī otrais piegājiens. Uz aizmuguri un pa diagonāli. Un atceramies nopaļot iegurni. Nopaļot iegurni nozīmē tā kā mēģināt aizvilkt it kā bikšu rāvējslēdzēju ciet biksēm, kas ir mazlietiņ par mazu palikušas. Ja, jeb viegla nopaļošana iegurnī, it kā saspiežot starp sēžas muskuļiem kopā dimantiņu, jeb vēl to var saukt kā Džeksona kustību, ja tas ir pazīstams. Šeit mēs arī velkam nabu uz iekšu un uz augšu. Vēl turpinām un atpūtas pauze. Tagad gan iesim nākamajā vingrinājumā. Sākumā mēs atpūšamies. Vēl 10 sekundes. Saliekam rokas, saliecam rokas un pa vienai mēs ceļam augšā, lecot kājas tā kā jumping jackā, tikai šajā reizē mēs pa vienai rokai uzceļam augšā, it kā ar pirkstiem iebakstot mākonī. Atvieglotā versija ir kājas pa vienai likt uz sāniem, solīt tādu spērt, bet varam arī lekt. Jūti līdz savai sagatavotībai un nedara sev pāri. Jā, šeit es esmu nomainījis, ka es abas rokas ceļu augšā, tu vari celt pa vienai rokai. Jā, te es lecu tādā kā jumping jackā, bet šeit mēs varam arī pa vienai rokai celt augšā un lejā, bet varam arī atkārtot jumping jacku. Sanāk minūti no vietas abas rokas targetējot, nedodot atpūsties. Ja mēs pa vienai rokai ceļam, tad mēs iedodam vismaz pussekundi otrai rokai atpūsties. Ja tu gribi vēl lielāku slodzi, paņem rokās 1 kilogramīgās hantels uz šo uzdevumu. Ja? Mēs atpūšamies. Un targetēsim rokas, ieņemam pozīciju mīksti ceļos, mēs varam kustēties uz vietas, mēs varam vienkārši stāvēt un 10 reizes mēs ar plaukstu virspusēm uz augšu pulsējam, 10 reizes plaukstiņas paceļam uz augšu un 10 reizes taisam mazus aplīšus. Ja, tā kā 10 pulsiņi plaukstiņi uz vienu pusi, uz augšu, plauksta uz leju un 10 aplīši. Turam arī šeit korseti stingru. Atkārtojam, turam, 10, 10 un 10 aplīši. Ja, droši arī pats skaiti līdzi, lai būtu 10 reizes. 10 uz leju, 10 uz augšu, 10 pa aplīti. Elpojam un izpurinām rokas, atslābinam. Šeit pastrādāsim arī ar muguras dziļo muskultūru un arī ar rokām. Mēs iesēžamies viegli ceļos, izvirzam gurnus uz atpakaļ, lai mazliet saliektos paralēli zemē. Un mēs rokas aiz muguras saliekam kopā.
Un augšā virs galvas tieši tāpat. Mēs veidojam tādu kā apli, tā kā ar cirkuli no abām pusēm zīmējam, lai rokas aiziet taisni gar ausīm augšā virs galvas un taisni lejā sēžas zonā uz aizmuguri. Ja, veicam lēnas, kontrolētas kustības, nesasteidzam, neuzraujam. Un turpinam. Korseta stingra, iegurnis arī. Mēs ceļam augšā un laižam lejā. Atpūtas pauze. Un atkārtosim pirmo vingrinājumu vēlreiz. Ja sākumā plaukstas skatās uz leju, tad plaukstas skatās uz augšu un tad 10 aiziet un 10 mazi aplīši. 10 reizes pulsiņš ar plaukstām uz leju, 10 reizes puls uz augšu un aplīši. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mainam uz augšu un aplīši. Turam. Te jau varētu just, ka pēkšņi sāk pleciņiem palikt smagāk arī bez hantelēm, brīvajiem svariem rokās. Turam. Super. Vēl. Par stingrām un tvirtām rokām mēs atkārtojam un vēl pēdējās sekundes un atpūtas pauzi izprinam rokas. Super! Atkārtosim vingrinājumu, kas ir arī vērsts gan uz rokām, gan uz muguru. Ieņemam mīkstu ceļu pozīciju, gurniņu mazliet uz atpakaļu, zods pie sevis pievilkts un mēs tuvinam plaukstu iekšpuses kopā virs galvas un tieši tāpat lejā sēžas zonā, taisnas rokas sadodās, saskarās tā kā magnētiņi, 2 vilktu to kopā virs galvas un 2 magnēti ir pielikti pie roku, pie plaukstu iekšpusēm, rādītāju pirkstiņiem un mēs sadodam tās atkal, saliekam kopā. Un stingri, kontrolēti, augšā un lejā smuki. Turpinām, augšā un lejā saskaramies. Vēl. Un atpūtas pauze. Izpurinam rokas. Un sagatavojamies pulsu skvata vingrinājumam. 10 reizes mēs esam lejā un tad caur izlēcienu sasitot kājas, salecot kopā, mēs atkal dodamies lejā. Ja? Mēs tā kā 10 reizes esam lejā, leciens augšā un atkal skvatā. 10 reizes lejā un augšā lecam un uz skvatu atpakaļ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 un augšā salicam. Vēl turam, te jau varētu būt, ka kvadriceps un sēžu zoniņa jūtas, ka ir bijis darbs. Salicam un 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 un augšā. Jā, vēl turam un atceries, celīšus maksimāli nelaižam pāri pirkstgaliem un vēl. Jau jūtam kārtīgi, ka slodzīte ir bijusi, neatliecam galvu pārāk uz atpakaļ, lai neiedotu pārāk lielu saspringumu sprandas zonai. Atkārtosim otro reizi. Mēs atkārtosim good morning vingrinājumu, kas ir pieliekšanās uz priekšu un pieceļamies augšā. Mēs virzām gurnus uz atpakaļ, ja iepriekšējā vingrinājumā mēs taisījām pietupienu, lai mums būtu
slodze kvadricepsos un sēžā, tad šeit kvadricepsos slodzi nevajag just. Slodzi ir jājūt muguras lejasdaļā, sēžā un hamstringos, kas ir kāju aizmugurējā augšējā daļa. Jā, šis saucās good morning, jeb labrīt, kur mums rokas ir aiz galvas. Mēs pieliecamies uz priekšu, virzot gurniņus uz atpakaļu un augšā nopaļojam ieguru. Un šis ir mums pēdējais vingrinājums, kārtīgi jau šeit arī mēs jūtam, ka pastiepjās kāju aizmuguri. Pēc šī treniņa, ja vēlies un pat būtu vēlams uztais arī kādi no stiepšanās vingrinājumiem, izstiepies vai lielskam dienas sākumam, rīta vakara stiepšanās, tā iedos papildus tonus un papildus izstieps savus muskulīšus, lai arī nebūtu nesāpīgi sajūta, ne arī sakrātos laktāts un saspringums. Superīgi ieelpo, izelpo, treniņš praktiski ir beidzies, ieelposim vēlreiz augšā un spiežam rokas kopā līdz sirds zonai, pasaka sev paldies par kustību, paldies par dzīvību un paldies, ka liki rūpes par sevi pirmajā vietā.